tur baigi nekas nav. Riteņi jauni. Un tas viss. Paldies Reliant Plus par 100 eiro. Es paņēmu nopirkt šitā mašīnu. Tagad jau man ir 2 mašīnas. Un varbūt, kad vēl kādu nopirkšu. Man liekas, ka šitā mašīna ir labāka nekā iepriekšējā. Bija problēmas ar elektrību no sākuma, jo tai mašīnai ir 40 gadi. Man trasa patika ļoti, bija ļoti interesanti. Bija diezgan piemērot šitā mašīnā, jo tur bija visādi šauri līkumi, un šitā mašīna tāda maziņa, viņa bija viegli izbraukt tur visu. Tikai jauda varbūt bišķi pietrūk. Trasa, slīdenāk nekā pagājušu reizi. Pirmajā braucienā kaut kas ar bremzēm bija, sagriezos. Tad pēc pirmā brauciena sataisījām bremzes it kā. Tagad jau it kā viss iet. Kidos var teikt, ka visos pēdējos 2 braucienos es ieslīdēju kupenā un es nezinu, tad vēl redzēs, varbūt būs kidos 50, bet varbūt nē. Tad jau redzēs. Un junioros visi braucieni bija ļoti labi un labākais laiks ir 2 minūtes 34. Trase forša. Šodien tādi lieliski ziemas apstākļi, kad trenēties un braukt. Es jau pāris gadus braucu sacensībās ar pārtraukumiem. Tagad šoziem vairāk sāk braukt. Pēdējos gadus varbūt tā retāk sanācis, lai uzvarētu. Es domāju, sākumā jābūt lielai vēlmei. Treniņi obligāti, daudz treniņi un jāpatīk tam. Tam ir jāpatīk un jāgrib to darīt. Nē, ja ir labs, riesat ir forši. Lēt uz sīrt, bet pabraukt var, man diezgan patīk. Pagājuši reiz bija līdzīga trasa, tikai tagad tas slēdz ir vairāk. Dagviela jāielai mašīna. Slīdēn, diezgan arī slīda šipām, bet ir labi. Cik es ar brāli pabraucu, brāli patrenēju, tad trasi daudz slīgāk nekā pagājušo reizi. Cerams, ka viss aies.